SMS kredīt LB un stipro skrējiens 2. Labvakar visiem spēcīgajiem, stiprajiem Latvijas neatkarīgās televīzijas skatītājiem. Es pat nebaidos no šī vārda no stiprākajiem televīzijas komentētājiem Raimonda Bergmaņa un Armanda Simpsona. Nu ko, Latvijas atklātais spēku vīru čempionāts 4. posms skaistajā Valmierā. Jā, Valmieras pilsētas svētku ietvaros, un laikam tad mēs bijām tie pirmie, kas sajuta šīs vasaras karstumu jau šajā posmā, un tas bija ļoti grūts posms. Bet šobrīd ieskatīsimies, kādi tad vingrinājumi šajā karstajā posmā sagaida mūsu spēka vīrus Valmierā. Vikiņu prese Viva Colors piedāvā Trio bet spēka kāpnes. Spēka kāpne jau 2. vingrinājums sacensību sākumā. G4S vairoga nešana 3. vingrinājums. Siltums jums un ūdens meistars kombinācija. Un jau sākot no pirmā posma ļoti atraktīvs, bet ļoti grūts uzdevums. Līvu alu smucu mešana. Nu, protams, noslēgumā jau par klasiku pārvērtusies Elsana akmeņi. Bet lūk arī viņi 10 spēka vīri 4. Valmieras posmā. Nu, nav 2 līderi. Vieni no līderiem, protams, līderis Artis Plīvda un Dainis Zāģers. Jā, nu Artis ir šajā brīdī startē Maskavā lielā turnīrā, un Dainis startē Madridē vienā tādā nelielā turnīrā. Bet ir pārējie, ir ļoti labs laiks, ir ļoti daudz skatītāju, un ir, protams, Oskars Brugemanis mainieks. Un arī viesi, 2 viesi no Igaunijas, bet par tiem mazliet vēlāk. No sākuma iepazīstināsim ar šīs dienas tiesnesi Eduardu Taraso. Kaut ko ar viņu iepazīstināt, visi spēki viņu vaigā pazīst. Jā, nu viņš ir tiešām, jā, viens no potenciāliem līderiem, viens no labākajiem igauņu sportistiem, Gerds Goršanovs. Nu, neapšaubāmi viens no līderiem katrā posmā. Es domāju, arī ar skaļu vārdu viņš gribēja sev pieteikt šī gada kopvērtējumā Mareks Leitis. Jā, nu Mareks Leitis. Un atkal ir tā fantastiskā iespēja skatītājiem, kad startē, izmantojot pārtraukumus Pasaules čempionu līgā, Agris Kazeļņiks. Un šobrīd atcerēsimies, kāds tad ir kopvērtējums pēc 3 aizvadītajiem posmiem. Līderis ir Artis Plīvda, Mareks Leitis 2, Dainis Zāģers, Māris Rozantēls, Ivars Kazeļņiks un Rolands Fersters. Jā, nu Agris Kazeļņiks ir tikai 9. vietā, bet es domāju, ka šodien viņš krietni uzlabos savu rezultātu, veiksmīgi nostartējot šajā Valmieras posmā. Nu ko, sākam ar pirmo vingrinājumu. Viva Color Vikinga prese. Daudz esam stāstījuši. Kopējā iekārta svar ir 600 kg, bet spēka vīriem uz rokām svars būs 140 kg. Nu, kurš 60 sekundēs vairāk tad pacels, tas arī attiecīgi ierindosies pirmajā vietā šajā vingrinājumā. Gerds Goršanovs 4 reizes 60 sekundžu laikā. Un kā nākamais šajā vingrinājumā ķersies klātam baļķiem Rolands Fersters. Jā, nu, hobijs izrādās ir sports. Un mīļākais vingrinājums – Vikinga prese. Nu, vērosim, kā viņam tiešām veiksies viņa mīļākajā vingrinājumā, jo karstums ar katru brīdi kļūst karstāk, un tiešām sportistiem ir grūti pārbaudījumi šajā posmā, jo pirmajā posmā, kā mēs atceramies, Jūrmalā lietus bija pavēsta, tagad ar katru posmu kļūst karstāks un karstāks. Ne tikai tiešā nozīmē, bet arī šis kopvērtējums un punktu sistēma. Arvien vairāk tuvojamies mēs mūsu sezonas galvenajam startam lielajam finālam, līdz ar to ir jāiekļūst 8 labāko sportistu sarakstā. Nu, ļoti labs rezultāts. 12 reizes tiešām apliecina to, ko viņš bija ierakstījis savā vizītkartē. Un arī pēdējā 14. reize, nu katrā ziņā pārējiem dalībniekiem, kur attiecīgi pirms sacensību izlozē ir izvilkuši nākamos starta vietas, būs par ko pacīnīties. Jā, nu ļoti droši vien nervozē Oskars Brugemanis, jo viņš startē savās mājās. Protams, neizdevās izmantot to iespēju tā kā nedaudz palīdzēt un izveidot šos sacensību vingrinājumus tā kā pateicīgāks Oskaram, jo tomēr stadions bija jāatstāja arī vesels, jo turp gan spēlē futbolu, gan arī norisināsies pēc tam prezidenta balva izcīņa vieglietīgā. Līdz ar to, protams, bet Oskars ir cīnītājs, un viņš vienmēr cīnās, neskatoties to, vai viņam pateicīgi vingrinājumi vai nē, bet, nu, protams, skaidrs, ka savās mājās vienmēr gribās nostartēt veiksmīgāk. Nu, ko 8 reizes jau ir uzceltas, būs 9. būs, bet izskatās, ka spēka un laika vairāk nepietiek. Pirms tam igauņu sportists pacēla 4
Rolands 14, tu pacēli 9. Kā ir startēt savās mājās un uzsākt sacensības ar 9 reizēm? Vienā ziņā ir ļoti grūti, bet, paldies skatītājiem. Atbalsts ir ļoti labs un paldies viņiem. Un kā tev liekas pašam, kā tu varēsi šodien nostartēt, jo uztraukums, protams, ir liels startēt savās mājās skatītāju priekšā? Jā, uztraukums ir lielāks nekā citās pilsētās. Tas pats par sevi, protams, ka atbildības nasta pret saviem skatītājiem ir neanas. Bet paskatīsimies, Mareks Leits, manuprāt, jūtās lieliski un eleganti un komfortabli jebkurā Latvijas pilsētā, tāpēc, ka viņš ir pārliecināts par saviem spēkiem. Gaļēdājs viņš arī ir. Viņš nav veģetārietis. Pareizi, Mareks taču katrā treniņā apēd kādu karbonātu. Jā, bet viņam ir visgrūtākais tieši šajā vingrinājumā. Viņam ir uzsākt, izcelt tieši šo smagumu tādā pateicīgā stāvoklī, lai viņš var uzsākt. Un šajā sezonā viņš tiešām ir progresējis tieši šajā vingrinājumā, jo iepriekšējos gados tieši šis vingrinājums viņam bija kā klupšanas akmens. Šī vingrinājuma dēļ viņš ļoti bieži zaudēja labas, augstvērtīgas vietas turnīros. 11 reizes, nav slikti, bet tiešām Rolands Fersters ir līderis. Māris Blumfelds, atkārtoja Oskara Brugamaņa rezultātu un pacēla šo baļķi 9 reizes. Māris ir atgriezies pēc traumas, ļoti labs sākums. Mareks Jakobsons, viņš tiešām ļoti labi šajā sezonā startē, arī viņš ir pēc gada pārtraukuma atgriezies un jūtās komfortabli un ar katru brīdi pārsteidz mūs arvien vairāk un vairāk. Skatīsimies, ko šis spēku vīrs, vai ar ko šis spēku vīrs pārsteigs Valmieras un LNT skatītājus. Katrā ziņā viņš ir ķēries klāt šai Vikinga presē ar ļoti tādu lielu un augstu tempu. Īsā laikā jau skatieties paši 7, 8 reizes. Jā, viņam ir priekšrocība, viņš zina citu dalībnieku rezultāts, viņš to izmanto. 11 reizes tikpat, cik Mareks Leitis. Sākums tiešām ļoti varens Marekam. Un otrs viesis, vai pirmais viesis no Igaunijas Marko Traks tiek galā ar 8 reizēm, bet, viņa auguma parametri jūs paši redzat ļoti iespaidīgi. Jā, Diedzis Zariņš krāja pieredzi, un ar katru posmu viņš pietuvojas arvien tuvāk un tuvāk. Šiem dalībniekiem, kuriem ir milzīga pieredze, un arī šis ir viens no vingrinājumiem, kas Mārim ļoti, ļoti labi padodās. Vai izdosies šodien Valmierā, to mēs tuliņās arī varēsim pavērot. Jā, Māris ir priekšrocība. Viņš izlozē ir izvilcis numuru, kas ir viens no pēdējiem šajā sacensību vingrinājumā. Un līdz ar to viņš zina, cik viņam ir jāpaceļ, lai pārspētu visus. Bet ir arī viens mīnus. Aiz viņa startēs Agris Kazeļņiks. Līdz ar to viņam ir jāizdomā taktiski, vai viņš grib pārspēt arī Agri un izpumpēties jau pirmajā vingrinājumā maksimāli, vai tomēr, zinot iepriekšējo dalībnieku rezultātus, pārspēt tikai viņus. Pagaidām viņš ir atkārtojis Rolanda rezultātu. Un viņš uzlabo. Viņam ir otrs labākais rezultāts, un viņš saka, pietiek. Nākošais 7 vēl klāt pacēli. Kā tu jūties Valmierā 727. gada jubilejā? Ļoti karsti un labi. Skatītāji vispār ļoti atsaucīgi. Tas ir patīkami. Tu speciāli netērēji spēkus zinādams, kā es tevi startē Agris Kazeļņiks, vai tu vairāk tiešām nevarēji? Es godīgs televīzijas skatītāji paskaties acīs un pasaka godīgi. Esmu godīgs. Vienkārši, lai Agrim nav jāmocās tik daudz. Tas ir ļoti labi. Tādi mēs esam spēka vīri. Paldies! Māris Rozentāls, 15 reizes. Paskatīsimies, vai tiešām Agris Kazeļņiks nemocīsies daudz vairāk par Māri. Bet patiesībā jau pirmais jautājums, viņš pacels 15 reizes, un tad jau mēs sāksim skatīties, vai mocīsies Agris vai nē. Agrim šīs ir arī ļoti veiksmīgs. Viņam šī plecu josla ir ļoti spēcīga. Varbūt kādreiz viņam neizdodas kā citu iemeslu dēļ, bet tiešām jūs arī paši redzat savos ekrānos, cik pārliecinoši viņš ir uzsācis šo vingrinājumu. Bet, karstums un šis ātrais temps var nospēlēt kādreiz arī jokus ar viņu. Pavērosim, vai pietiks spēkā Agrim pārspēt visus dalībniekus. Ļoti ātrā tempā viņš darbojās. Viņš mēģina varbūt tādā ātrā tempā tiešām, lai nav ar tām ilgām pauzēm jāstāv. Un viņš jau ir atkārtojis Māra rezultātu 16 reizes. Viņš prasa tautai, vajag 17, lūdzu, lai nebūtu nekādu šaubu. 17 reizes Agris Kazeļņiks. Protams, ar 17 reizēm daudz vairāk par Māri viņš nepiepūlējās, bet ar to bija pilnīgi pietiekami, lai jau pirmajā vingrinājumā Agris Kazeļņiks
uzrādītu labāko rezultātu. Otrs Māris Rozentāls, Rolands Fersters pirmajā vingrinājumā augstajā 3. vietā, Mariks Leitis, Mariks Jākapsons un Didzis Zariņš 6. Nu jā, Didzim Zariņam ļoti augstvērtīgs rezultāts pirmajā vingrinājumā. Raidījumu piedāvā SMS Kredīt LB un Stipro skrējiens 2. Raidījumu piedāvā SMS Kredīt LB un Stipro skrējiens 2. Un tā, esam atgriezušies pēc reklāmas pauzes un atgriežamies ar atlikušajiem vingrinājumiem Valmierā. Spēka kāpnes. Vairoga nešana. Kombinācija. Būs atkal interesanti. Nu jau tautā iemīļotā mucu mešana. Nu un akmeņi kā noslēgums visam. Vienīgais, nu skatīsimies. Akmeņi parasti ir noslēgums arī dzīvē. Melnais humoriņš piemīt spēka vīriem, bet ķeramies klāt trielu pēc spēka kāpnēm. Nu kā vienmēr 200, 225, 250 kg smagi metāla dzels bluķi jāuznes. Katrs bluķis attiecīgs 6 pakāpieni, kopā 18 pakāpieni. Jā, nu diezgan neveiksmīgi ir sācis Gerts Goršanovs, nu viņam vairs nav kur atkāpties, bet izrādās, ka viņa mīļākais ēdiens ir burgers un monētu krāšana. Būs jāuzprast, kādas monētas viņš krāja. Un ko tad viņš startēs pārī? Un pārī viņš startēs ar savu novadnieku Marko Traku, kuriem hobijs ir makšķerēšana un dīvaini. Mīļākais ēdiens gaļa. Pārsteigums! Un tātad šie abi spēkvīri attiecīgi, ja uzsāk šo vingrinājumu kā pirmie, tas nozīmē, ka iepriekšējā disciplīnā viņi attiecīgi ieņēma vietas no otrā gala. Nu, bet skatīsimies ar 200 kilogramiem, jau nu tiek galā pilnīgi visi spēka vīri šajā te Latvijas spēka vīru čempionātā. Nu, Marko Trakam diezgan smagi iet, lai gan pēc auguma parametriem, kā arī tu jau teici, Armān, viņš izskatās ļoti, ļoti iespaidīgi. Un visi jūs redzat, cik skaisti izskatās Jāņa Dāliņa stadionā. Es biju iebraucis pirms tam apskatīties tieši šo stadionu un iespējas, kur mēs tur varētu startēt un kur novietot inventāru. Un ļoti līdzīgi ir tas skats, ir apmēram 70 gadu atpakaļ, kad viņi arī uzsāk būvniecību. Ir ļoti līdzīgs tās spriedītes, tur ir izauguši pa 70 gadiem pavisam maz. Bet tikmēr cīnās mūsu igauņu kaimiņi. Gerts Goršanovs tiek galā ar 11 pakāpieniem, bet Marko Traks, jā, nu uz 8. tiek. Bet jūs redzat, cik grūti viņam iet, un jā, nu šeit par jau jādomā par 12 pakāpieniem, kur nu vēl vairāk. Jā, nu tikmēr Gerts jau ir ķēries klāt 250 kg smagumam, un viņš novieto viņu uz 13. Un jā, tāds gadījums es sen neatceros. Marko Traks 8 pakāpieni, tikai 8 pakāpieni. Māris Blumfelds pēc traumas sadziedēšanas ir atgriezies 2 posmus, viņš ir izlaidis. Un mīļākais ēdiens izrādās ir čipsi. Nu, čipsi jāpasaka Mārim, ka čipsi nav īpaši veselīgi. Jā, nu to skatītāji neņemiet, tas nav, varbūt Mārim garšo, bet labi un veselīgi tas nav. Nu, ļoti labs garastāvoklis ir dalībniekiem, neskatoties varbūt uz zināmām neveiksmēm pirmajā vingrinājumā, un uzreiz dalībnieki ķerās vērsim klāt, jo viņi jau ir ļoti daudz reizes startējuši šajā vingrinājumā. Viņi zina, cik ir kuram spēks. Nu, protams, Mārim ir grūtāk, jo viņš ir izlaidis 2 postus, viņš nezina, kādā sportiskā formā viņš ir uz to brīdi, bet to mēs tuļi varēsim novērtēt. Jā, bet katrā ziņā temps ir uzņemts ļoti augsts. Jau 10 pakāpiens Māris Blumfelds ir pievarējis, Oskars turpat aizmugurē, bet arī tīri nekas viņam sokās. Protams, savādāk nemaz nevarēja būt, jo Valmieras atbalsts un mājas sienas noteikti, kad psiholoģiski noteikti palīdz. Bet jūs redzat, Māris Blumfelds jau 12 pakāpiens ir pievarējis un tagad ķerās klāt 250 kg smagajam bluķim un turpina ceļu pretī zvaigznēm. Nu, vai aizies līdz 18. zvaigznē, to mēs redzēsim pavisam pēc īsa brīža. Vajadzēja uzlikt čipsi paciņu pašā galā. Pilnīgi iespējams. Tad droši vien Māris būtu viennozīmīgi ticis līdz pašai augšai. Jā. Nu, Māris tiešām veiksmīgi ir jau ticis galā ar 16 pakāpieniem. No Oskars, šis ir tas grūtākais šajā trepē. Šis 13. pakāpiens ir tāds, nu, lakmus papīrīts, kurš nosaka, vai dalībnieks ir gatavs šim pārbaudījumam vai nē. No Oskaram tiešām šis vingrinājums nepārāk veicās, bet viņš nav skumjš. Un Mārim palicis tikai 1 pakāpiens, diemžēl 17 pakāpieni. Man liekas, ka tā bija tā kļūda, ko es tev vēl ziemā stāstīju par treniņu metodiku, ja? Jā, man viņa nav mainījusies. Tā kā es tev ieteiktu pamainīt, bet